Jaunā telefona iegāde noteikti pats par sevi ir priecīgs notikums, bet nepatīkamākais tajā ir laikam, kā datus pārnest uz jauno telefonu. Bildes, lietotnes, visi iestatījumi. Tāpēc es parādīšu, kā uz Samsung ierīci pāriet no savā vecā telefona. Cerams, ka tas būs ļoti ātri. Šeit man ir abi telefoni. Tātad kreisajā pusē ir mans vecais telefons S24 Ultra un labajā pusē ir Samsung S26 Ultra, uz kuru tad arī pāriesim. Pirmā lieta, kas jāizdara jaunajā telefonā, jātiek līdz vietai, kur prasīs pārkopēt datus no jūsu vecās ierīces. Tātad esam līdz tai vietai tikuši, kur prasa pāriet uz jauno ierīci. Tātad ir 3 izvēles, tātad Samsung Galaxy vai Android ierocis, iPhone, iPads vai iestatīt manuāli. Šajā gadījumā tā kā mēs pārējām no, gan tā ir Android ierīce, gan arī Samsung Galaxy ierīce. Tad ņemam pirmo. Un tagad prasa noskenēt kodu. Tad ņemam veco ierīci, atveram kameru un noskenējam kodu. Tad redzam, ka veido savienojumu, un šeit mums jāapstiprina, ka tas esmu es. Paņemšu to apstiprināšu. Ar savu figūru, kas ir no vecā telefona, es apstiprināju uz jaunā. Varbūt vienu soli izlaidu, jo es iepriekš biju ieslēdzis, tātad es jau biju savienojies ar savu Wi-Fi, tātad abi telefoni ir uz viena Wi-Fi tīkla. Tas noteikti jums būtu jāizdara pirms savienojas telefonu. Tātad šobrīd man prasa izveidot savienojumu mobīlo tīklu, tā kā man vēl aizvien ir vecā SIM-karte, ko ievieto telefonā, eSIM, tad es spiežu izlaist. Tātad mēs esam nonākuši pie lietotņu un datu kopēšanas, tad spiežam tālāk. Šeit mums tātad jāpiekrīt, ja mēs gribam to darīt. Tātad šeit ir visādas atļaujas, ko varēs izdarīt Smart Switch. Tātad tā ir programmā, ko ir veidojis Samsungs. Tātad man jau bija uz vecā telefona, jo man Samsung ierīce. Bet ja jums ir kāda cita Android ierīce vai iPhone, tad viņu būs vienkārši jālejupielādē no App Store. Tātad mums ir iespēja kopēt savus datus divos veidos, tātad bezvadu vai ar kabeli. Tātad ar bezvadu tātad jūs saslēdzaties pie savu Wi-Fi, kā man šobrīd ir, bet es pamēģināšu izmantojot kabeli, jo tā vajadzētu būt ātrāk. Tātad izvēlējos kabeli, tagad jāpiestiprina kabelis. Tātad variet redzēt, abos telefonos esmu iespraudis kabeli, kas savieno vienu ar otru kopā, un tagad gaidu uz telefonu. Tā, šeit prasa savienot ar S26 Ultra. Spiežam uz vecā telefona savienot. Tātad viņš ir noskenējis manu telefonu, kopā ir 64 GB, aptuveni tas aizņems 39 minūtes. Tā kā es neplānoju bildes pārsūtīt, jo es esmu visu jau dublējis uz citurieni, tad es domāju, ka bildes video es nepārsūtīšu, tāpēc es izvēlēšos šajā gadījumā pielāgoto. Bet, ja jūs gribat pilnīgi visu no savu telefonu, tad atstājiet visu un spiediet tālāk, es ņemšu pielāgotu. Un tad arī šeit var redzēt, kas cik daudz aizņem, un tad arī izvēlēties, ko jūs vēlaties pārsūtīt savu jauno ierīci. Atzīmēšu visu, un tad skatīšos, ko man nevajag. Piemēram, iestatījumi arī aiziet uz jauno ierīci. Tātad attēlus atķeksēšu, videoklipus man nevajag, audio man arī nevajag. Dokumentus un failus kaut kādu noteikti lejupielādēt dokumenti. Tos es atstāšu. Un, kā redzams, samazinājās tātad uz 27 GB un aptuveni 21 minūti. Un tad beigās spiežu pārsūtīt. Jā, kā piemēram ar WhatsAppu, tātad jums tur ir savas sarakstes. Šajā gadījumā man uz vecās ierīces nav dublēts WhatsApp sarakstes. To var arī izdarīt pēc tam un pēc tam pārnest uz jauno. Jārēķinās, ka kaut kādām programmām
tā būs, kad visu nevarēs dabūt. Arī, piemēram, Smart ID nāksies vienalga manuāli iestatīt uz jaunās ierīces. Tā kā šobrīd man tas netraucē, es spiežu tālāk. Tad šobrīd notiek datu pārsūtīšana, tad gaidām, kad tas beigsies. Tā man šobrīd prasa iestatīt biometriskos datus, bet šobrīd es to izlaidīšu un iestatīšu pēc tam, piemēram, pirksta nospiedumu. Tātad mēs esam nonākuši pie Google konta. Tad šis jau kā parasti telefona uzstādīšana, šajā gadījumā man nebija pašam jāielogojas, bet jau tā kā pārsūta datus ar maniem kontiem, tad šeit arī prasa atļaujas. Telefons jau iestatīts un mana ekrāna tapete, manas programmas jau ir uz ekrāna, gan widgeti augšpusē. Šobrīd noteikti vēl datu pārsūtīšana. Tā. Jā, šobrīd instalējas programmas. Šeit variet redzēt, ka vēl pārsūta datus 12% un 23 minūtes. Reāli jāsaka, ka kamēr pārsūtīs datus, sainstalēs visas programmas un tad jau varētu būt, ka viss beigsies. Nezinu, cik aizņēma 5-10 minūtes, lai iestatītu telefonu. Protams, vēl priekšā, kā redzams, vēl pārsūta datus, bet tas jau mazākais. Un pēc tam, kā jau minēju, kad tas pats Smart ID būs jāiestat no jauna, varētu nākties visās meta lietotnēs, Facebooks, Instagrams, visas šīs lietotnes, kur jāielogojas, noteikti jāievada no jauna, būs pieteikšanās dati. Jau ir palikusi pēdējā minūte un tūlīt viss ir pabeigts. Tātad vecajā telefonā viss ir izdarīts un es varu atvienot kabeli. Kā redzams, notiek datu kārtošana, kas vēl rādās, ka var aizņemt ap stundu, bet pārsūtīšana ir pabeigta no vecās ierīces. Un es varu sākt lietot savu telefonu, un viņš man paziņos, kad būs viss pabeigts. Kā redzējāt, vēl notiek datu kārtošana, bet varam paskatīties, kas ir un kas nav. Piemēram, rutīnas, ko es izmantoju. Šeit var redzēt mana viena rutīna, ko es esmu izveidojis, tā arī ir. Varam atvērt, piemēram, Instagramu. Šeit redzams pretī jau kā ir mans konts, bet ja es uzspiedīšu turpināt, tad viņš prasīs paroli, kas jāievada. Tā noteikti arī visām pārējām lietotnēm. Pa lielam tas arī viss notiek vēl datu kārtošana, tā man jāsagaida, bet pa lielam visu izdarījām apmēram 5 minūtēs. Ilgākais, protams, bija tas, ka jāgaida datu pārsūtīšana un tagad vēl datu kārtošana. Bet diezgan vienkāršs un, varētu teikt, nesāpīgs process, lai pāriet uz jauno Samsung ierīci. Tā, tik vienkārši ir pāriet uz savu jauno Samsung Galaxy ierīci. Daži pogas spiedieni un jūs jau pārsūtat visus datus. Ilgākais laiks tātad aizņem tieši failu, bildžu, lietotņu pārsūtīšana, bet viss pārējais notiek ļoti ātri un jūs jau varat sākt lietot savu jauno telefonu.